jūs esat vecumnieku, vecu ļaužu un invalīdu pansionātā Atvasara, kas ir dibināts 95. gadā, un tātad mums jau palika šogad 18 gadi. Pansionātā uz šo brīdi mitinās 51 klients, 30 darbinieki. Galvenokārt veicam aprūpes darbu, tātad ēdinam, ārstējam, kopjam, mazgājam vecus, slimus cilvēkus, galvenokārt pēc insultiem, pēc ļoti smagām saslimšanām, un kopjam viņus, un līdz ar to mums būtu nepieciešamas tādas lietas kā funkcionālās gultas, jo cilvēki paši nespēja vairs tikt galā ar šo darbu, un būtu nepieciešami galdiņi, kur ērtāk būtu uz ritentiņiem piebraukt pie gultas klāt, lai klientam būtu ērtāk paēst. Būtu nepieciešami tāpat matrači, būtu nepieciešami spilveni, segas, kas ļoti ātri nolietojās. Katru gadu ir īpaši jāmaina visas tās lietas, pārklāja, gultas veļu un visas tādas lietiņas. Būtu pateicīgi par jebkādu katrā ziņā palīdzību. Ar klientiem ļoti daudz strādājam, iesaistam viņus dažādās aktivitātēs, tāpēc darbinieku kolektīvs ir ļoti profesionāls un strādā lielu atbildības sajūtu. Bet priekš šī darba arī būtu vajadzīgi dažādi palīgi līdzekļi, kā jau es teicu. Jā. Šeit ir tā kā aprūpes istabiņa mūsu klientiem, kur viņi sanāk. Vai nu paskatīties kādu video mēs pieslēdzam pie televizora, bet pamatā šeit notiek dievkalpojumi. Dažādu konfesiju mācītāji ierodās katrs savā svētdienā un notiek dievkalpojumi. Rieksts Daumanta dēls. Precīzi visi trīs vārdi. Un Raitis mums ir ar invaliditāti, nav kājas viņam. Jā. Labi. Šitos glabāju vēl no tiem laikiem, kā armija demobilizējos. Padomju Savienību ģerbonis virsū tam ir. Un tā dēļ aizbrauc bija Pēterburgā. Parādu šito man iedēs par kāpēkām biļeti metro. Šitā viņam vēl... Šitos Raitis te pats ir zīmējis savā dzīvē. Jā, tāda ir tāda dzīvīte. Jā. Un šitās man beigsies narko. Tās tev beigsies, bet vai tad tev vajadzēs vēl ko? Es tak nezinu, man mašīna vēl lai stāv. Jā, tev tur novilka viņu nost. No tā laukumā, jā. Nezinu, gribēsi, varēsi mainīt. Tā redz, kā man ir vecs automobīlītis. Golfičs. 87. Braucams jau vēl bija. Es 39, 40 gadus braucis. Bet, nav tā kā pilsētā, man liekas, kad ir tikai bruģītis, izej ārā soliņš un viss te tomēr bišķiņ. Viss tas prasa ļoti lielu darbu. Dārznieka mums nav. Štatos iekļauts, un tad mēs taisam taukas.